Maija sākumā Talsos norisinājās brīvības svētki, kuru laikā notika dažādas aktivitātes, tostarp militārā parāde. Nākamgad 4. maija parāde notiks Aizkrauklē. Latvijā norisinājās starptautiskās militārās mācības Swift Response, kuru laikā notika vairākas gaisa desanta operācijas. Viena no ievērojamākajām bija Daugavpilī. Desantējās aptuveni 500 izpletņliecēji. Ievērojamās mācības Kristāla bulta šogad notika ārpus poligoniem, tās maksimāli pietuvinot realitātei. Šajās mācībās piedalījās arī pirmā iesaukuma Valsts aizsardzības dienesta rezerves karavīri. Uzreiz pēc Kristāla bultas notika Nacionālo bruņoto spēku augstas gatavības vingrinājums, izmantojot Latvijas dzelzceļu. Tika demonstrēta mobilitātes spēja tehnikas transportēšanā uz militāro poligonu Sēlija. Maijā notika civil-militārās medicīnas mācības Panaceja. Tajās tika iekļauti dažādi incidenti ar daudz cietušajiem un sarežģītiem evakuācijas apstākļiem, lai pārbaudītu civilās un militārās medicīnas spējas. Mēneša beigās norisinājās gaisa spēku organizētās mācības Latvian Shield. To ietvaros pirmo reizi ārpus militārās bāzes Lielvārda tika izvērstas Spānijas bruņoto spēku vidējas darbības rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmas.